laivā, un es tad mēģināšu viņu nošērot arī tad pie sevis. Nu jā, mēs patiesībā esam laivā. Jau esam. Jau 8, 9, 10 sekundes esam laivā. Wow! Es gribu nošērot šo, es gribu atrast, kur viņš man ir, lai manēji arī var redzēt. Nošēro, jā. Un tā kā... To jāatrod ir. Ok, kamēr tu meklē, esam atkal, tā sanāca, ka atkal ceturtdienā esam klāt. Pie manis ciemos ir persona, kuru gaidīja jau pagājušajā nedēļā, tā nu salikās visas lietas, kad, pēc Jāņiem. Tas posms līdz Jāņiem daudziem bija trauksmains un aizņemts, un tas viss ir saprotams. Tā kā cienījamie tie, kas skatās tagad, tie, kas skatīsies pēc tam, pie manis ciemos ir fotovirtuos. Un ne tikai fotovirtuos uzņēmējs Zana Hartmane. Čau! Čau! Paldies, Ivo, ka uzaicināji mani šeit. Man ir patiesi prieks šeit atrasties. Es teiktu, mans pirmais live stāsts, kas notiek diskusijas veidā, tā kā šis būs ļoti interesants vakars, turpmākā stunda. Tā kā es tiešām esmu ļoti priecīga. Es ceru, ka ar skaņu video viss ir kārtībā. Pirmīt bija tehniskas problēmas, bet cerams, ka viss ir labi, ja nu kas, dod ziņu. Par laimi tas viss mazliet to visu atrisinājām ārpus ēteru. Tā kā viss ir kārtībā. Tālūk, mīļie. Redzi, mums ir jau skatītāji, tā kā sveicinātu visi, kas ir ieradušies. Čau! Kas tas tev par uzrakstu tur? Raw vibes only. Jā, raw vibes only. Pavisam svaigs. Kas tas tāds ir? Pavisam svaigs uzraksts. Jā, nesen viņu iegādājos, jo man bija tāda sajūta, ka vispār, mēs šobrīd atrodamies pie manis RAW fotostudijā Tukumā. Tā ir mana telpa, kurā es radu fotomākslu un arī ļauju citiem fotogrāfiem izpausties. Tā kā studija arī ir uz nomu, bet pārsvarā strādāju šeit es. Un ko es esmu novērojis, teiksim, citās telpās, vispār jebkādā telpā, kur mēs šobrīd aizējam, mūsdienu pasaulē, mums ir nepieciešams uztaisīt kaut kur selfiju, jeb pašīti pie spoguļa vai vienkārši tāpatās nofotografēties, ka tu esi atzīmējies, ka tu esi šajā vietā bijis. Un man īsti telpā nebija tādas vietas, kur varētu uztaisīt šādu foršu selfiju. Un vispārībā mana studija saucās RAW, kas ir, ja mēs tā tehniski runājam, tad fotogrāfijā ir tāds termins RAW. Būtībā tas ir failu formāts, kādā mēs fotografējam. Mana studija saucās RAW, un man vajag, teiksim tā, mazliet vairāk popularizēt, ka mēs šo neapstrādāto materiālu šeit radam. Un, teiksim, tas uzņemtais selfijas šajā studijā ir tas neapstrādātais materiāls. Tu uzņem bildi un tu uzreiz ieliec, Instagramā storijā. Un, kā jūs teicat, man nebija tādas vietas, kur vispār uztaisīt šo selfiju, un tad es domāju, man vajag tādu foršu, rozā, LED uzrakstu, pie kura var fotografēties. Un es nebiju tā, kas izdomāja, teiksim, šo te tekstu vienprātīgi. Nē, es ieliku vairākas variantus Instagram storijā, ļāvu saviem sekotājiem arī nobalsot, kurš varētu būt šis uzraksts. Es gan neteicu, kur es viņu izmantošu, bet vairākums nobalsoja tieši par šo uzrakstu, RAW vibes only, tātad neapstrādātās emocijas tikai šajā telpā. Ja? Un tad auditorija, man Instagram auditorija izvēlējās šo uzrakstu, un man kaut kā ritīgi tas norezonēja, un es domāju, es šo uzrakstu izmantošu kā tiešām tādu sloganu studijai. Arī drīz būs mājaslapa ar šādu nosaukumu, tā kā pilnībā šis nosaukums ir aizgājis man tā, ka es varu savu telpu un savu fotogrāfiju apvienot zem šī visa. Plus cilvēki taisa foršas selfijas pie mana jaunā skaistā leda.
Jā, tev ir absolūti taisnība. Es kādu laiku atpakaļ nesaukšu vārdā apģērba veikalu, jo es te nereklamēju neviens. Izņemot, mēs paši sevi reklamējam. Jā. To drīkstam darīt. Nu, lūk, un iegāju vienā lielā apģērba veikalā. Pirmais šoks, protams, bija tas, kad vīriešiem ir tikpat liela izvēle, cik sievietēm. Super. Kā es novērtēju to super. Un cenu klāsts ir no ļoti demokrātiskām cenām līdz luksus precēm. Ja? Nu, kolosāli. Bet fiška tāda, jā, man patikās, ir kafija. Ja? Bezmaksas kafiju var iedzert, var pārdot, un ir selfie kabīne. Tu vari pielaikot apģērbs, taisīt fotosesiju, palūgt apkalpotāju, lai tev pabildē. To visu var darīt. Patiesi, jā. Es nebiju sastapies Rīgā ar šādu te momentu. Nu, ir uztaisīts selfie kabīnīte un ar visām gaismām, ar visu. Forši. Ideāli. Bet tas ir tā mūsdienās, patiešām tas tā arī ir, kad es arī saprotu to... kā viņi pareizi nosaukt, to steidzamības efektu, kad tu uzreiz gribi tūlīt un tagad kaut ko saņemt. Protams, uz fotosesiju tu aizejot, tev nebūs tā, ka tu fotogrāfijas tūliņu uzreiz dabūsi, ja būs kāds mirklīts jāpagaida. Bet, piemēram, tas selfijas, ka tu uztaisi to bildi vienkārši, ka tu atzīmējies, ka tu esi bijis šajā telpā, šajā vietā, tev ir bijusi burvīga pieredze, to tu vari uzreiz tūlīt un tagad izdarīt, un tas patiešām būs tas neapstrādātais materiāls, tas būs tavas patiesās emocijas, varbūt vēl pierakstīs klāt kaut kādu komentāriņu vai vispār video uztaisīs, tas būs dzīves īstas emocijas šeit un šajā momentā. Un tas patiesi ir tas, ko es arī gribu vairāk, teiksim, popularizēt uz saviem klientiem, ka tas nav tā, ka mēs tikai atnākam uztaisīt šīs te mākslīgās bildītes, ja, kas ir pozēts, vai ne mēs tur 3 stundas darbojamies, bet es arī gribu, lai to, ka cilvēks tajā mirklī izpauž tās emocijas mazliet vairāk, un tāpēc man ir tāda vieta, ka mēs varam mazliet pasēdēt, varbūt iedzert kafiju, parunāties un dabūt ārā šīs te īstās emocijas. Nu, varētu. Man pat sagribējās aizbraukt pie tevis. Uz kafiju. Gaidīšu tevi. Jo, patiesi, es tā kā mēģinu iet ar tādu mazlietiņu tādu, es nezinu, kā varbūt citi fotografi arī tā dara, es patiesi nezinu, bet es, teiksim, gribu praktizēt to, ka tas nav tā, ka tu atnāc pie manis un mēs vienkārši taisam bildes, bet man gribas mazlietiņu arī aprunāties, gribas saprast, kas tu esi par cilvēku, lai tad es arī, teiksim, bildēs varētu to atspoguļot, jo ja mums pat sākotnēji nav izveidojies šis connections, ja, tā tad šī miedarbība savstarpējā, tad arī fotosesija mums ļoti grūti ies, un pēc tam, kad tu saņemsi to materiālu, tur varbūt nebūsi tik ļoti pilnībā apmierināts ar rezultātu, jo mums jau sākotnēji nebūs bijusi šis pareizais connections. Bet, ja mēs, piemēram, pārunājamies un mēs aizjām kaut kādu vienu vilni, tad pilnīgi cits rezultāts fotosesijā. Man ir bijuši abi šie varianti. Tā kā tas ir pieredzēts, un es gribētu vairāk tā šo te pozitīvo pieredzi, kad es tiešām uz viena viļņa esmu ar savu klientu. Nu jā, to es tev arī novēlu. Tikai tā. Paldies. Jā, bet, teiksim tā, ir labi. Mēs te apskatām, kāda tev studija, un tas viss ir forši. Bet mūžīgais jautājums. Kā tas viss ir radies? Ja? Un tur mums droši vien jāiet dziļā, cik kuram, bet dziļā pagātnē. Tāpēc, ņemot vērā to, ka pamatskolā jau tev bija telefona ar kameriņām. Nosticīti. Bet bildēt varēja, ja?
Kaut ko, jā, sliktā kvalitātē varēja nobildēt. Nu jā, bija tāda lieta. Bet, nu jā, man tas salīdzinājums varbūt iet caur manu meitu, viņa ir bišķi vecāka par tevīm. Jā, viņai šī iespēja parādījās biki vēlāk tikai. Jo nebija arī tāda advancēta foto, telefonos nebija tādas kameras. Kaut ko varēja uzbildēt, bet tas bija ārpus jebkuras kritikas. Jā. Tas bija laiks, kad vispār parādījās pirmās tādas labas digitālās kameras, kas konkurēja ar spoguļu kamerām. Jā. Tas bija sen. Tas bija sen. Tāpēc... Ko es tev gribu pajautāt, tava pirmā fotografēšanas ierīce, ar kuru tu, ne no šīs dienas viedokļa, kad tā ir nopietna fotografija, bet no tās dienas viedokļa saprati, kad, wow, tas ir kaut kas. Kad tas bija un kas tā bija pa ierīci? Jā, protams, kaut kāda pirmā kamera man bija, es nezinu, man bija varbūt kaut kādi gadi 13, 14, kad bija pirmais tas saucamais ziepetrauks. Bet tad vienkārši, jā, ko es tur bildēju visu pēc kārtas, vispār nesaprotu, ko es daru, bet varbūt tāda... izteiktāka interese vispār par teiksim, fotogrāfiju un video. Sveiki, Kristīne! Par fotogrāfiju un video man bija kaut kur 10. klasē, kad īstenībā skolā bija jāfilmē vēsture filmas. Un man kaut kā video patika. Bilde tā, bet video tieši. Un mums bija filmas jāfilmēs katra gada beigās, tā kā māja mēnesī. Un man liekas, es biju vienīgā, kurai tas viss patikās no visas klases. Sāku ar atzīmi 7, līdz beigās 12. klasē nopelnīju vismaz kaut kāds 3 desmitnieks par super iespaidīgu filmu. Un tad kaut kā tas tiešām pamazām aizgāja ar to filmēšanu. Un es īstenībā arī gribēju iet mācīties kino režiju. Bet es, diemžēl, netiku kultūras akadēmijā, es izkritu iestāju eksāmenos, un tajā mirklī es nesapratu, ko man tagad darīt. Man tā filmēšana tik ļoti patīk, bet man nekas cits nepatīk. Tas ir tāds posms, tu pabeidz 12. klasi, un tu vienkārši nezini, ko darīt. Jo, tu saproti, ka ir tik ļoti daudz iespējas, bet tu nezini, ko vēl varētu darīt. Es biju ieciklējusies, ka man vajag to filmēšanu. Un es izkritu tajā eksāmenā, un es nezināju, ko un kā. Un beigās es arī teātra pulciņā gāju, un man režisori pateica, ej, mācies reklāmu. Noderēs. Kaut kas jau noderēs. Un tad es aizgāju mācīties reklāmu un sabiedriskās attiecības kultūras koledžā. Tur nebija iestāja eksāmeni, tur ņēma visus, tā kā mani paņēma. Un kaut kā tas parāvās, un tiešām viss tas, es esmu ļoti pateicīga īstenībā, ka es tur aizgāju, jo vispār es dabūju gan reklāmu, mārketingu, sabiedriskās attiecības, tāpēc arī, teiksim, es kaut kā vēl no cita leņķa vispār domāju visu, ko es daru, jo man ir, tas pamats arī. Un tas video, ka es sapratu, ka man baigi nebūs, tad es apstādināju kadru un sāku bildēt. Jā, 12. klases izlaidumā man sadāvināja naudiņu tā, lai es varu nopirkt savu pirmo spoguļu kameru, ar kuru es īstenībā nofotografēju gadus 7, 8. Tā bija pati lētākā spoguļu kamera. Es biju piepirkusi diezgan arī lētus objektīvus, bet tas ir kā es sāku. Manas pirmās fotosesijas, ko es fotografēju par naudu. Man nesen vēl uzleca Facebookā tās atmiņas, ka tur pirmā fotosesija tur ko 20, 30 eiro. Man ir tāds,
Jā, man liekas, pat kāzas es fotografēju. Arī diezgan nesen, kad es dabūju šo kameru, es vispār neko nesapratu. Es atceros, Pinterestā es meklēju vispār, ko ir jādara, kas ir jāfotografē kāzās. Man bija pilna diena jābildē, un tur es arī, man liekas, es nezinu, varbūt kāds 60 eiro nopelnīju pa visu dienu, cik es tur no rīta līdz tā kā pašam vakaram biju. Un vienkārši to atcerēties ir forši, kad ir tas sākums, un tu saproti, kur tu esi izaudzis, kam tu esi gājis cauri. Tā kā es tiešām labprāt padalītos, kam esmu izgājis cauri, lai es nonāktu tur, kur es esmu šobrīd. Jā. Nu, redz, sāki jau, bet to tu darīji Latvijā, tepat uz vietas. To es darīju Latvijā, jā, tas vēl ir, tas ir sanāk, jā, kas tagad ir 25. gads, tas sanāk ir 2014. gads, kad es tā kā, man tā interese fotografijā parādījās vairāk, jo es biju tā kā pa to kino režiju domāju, un tad es apstādināju to attēlu un sapratu, ka fotografija ir bišķi vieglāk. Ok, sāki, tad tādā brīdī, principā, jau tevi ierunājās uzņēmēji gars, jo tu sāki pa savu pakalpojumu prasīt naudu. Jā, tas tiešām bija tas pirmais posms, 14. gads, kad es prasīju mums kaut 20-30 eiro bija par fotosesiju, kuras, nezinu, varētu 4 stundas bildēt. Ļoti radoši, kreatīvi pieiet un radīt foršas fotogrāfijas. Nu jā. Bet tu aizbrauc no Latvijas. Vai tas bija apzināts, plānots, izaugsmes brauciens, vai tas bija tāds mirkļa lēmums, jeb izmisums solis, ka te nekā jābrauc ir, kā saka, citur ir labāk nekā te. Kā tur bija? No visa pa bišķiņiem. Man bija 22 gadi. Tagad ir tā, ka, ja man kāds paprasa, cik man ir gadi, es visu laiku atbildu, man ir 22 gadi, jo tad, kad es aizbraucu uz Dāniju, tajā gadā es visbiežāk teicu, cik es esmu veca, tāpēc es vēl joprojām prātā, man liekas, esmu 22 gados. Tātad man bija 22 gadi, kad es aizbraucu uz Dāniju, es biju tikko pabeigusi kultūras koledžu. Kultūras koledžā tu nedabūni bakalauru, tu dabūni to, kas viņa skaitās pirmā līmeņa augstākā vai kaut kas, bet es gribēju bakalauru. Un tad es sapratu, ka Latvijā īsti, tur, kur tā sadarbības skola, ar ko viņi strādā, man tā programma neuzrunāja, es gribēju kaut ko specifiskāku, un tad es aizgāju uz vienu citu augstskolu, arī neminēsim vārdā, ja. Aizgāju uz vienu citu augstskolu, kur man ļoti patika viena programma, un viņi sāka šķirstīt manu diplomu un saka, pirmais kurs. Nē, es neesmu gatava pirmo kursu tagad ņemt, man nav tik daudz naudas, un tad man tajā mirklī darba vietā stāstīja par, jo man darba devējs ir no Dānijas, es vēl projām tur strādāju, arī paralēli mājaslapas palīdzu taisīt. Un viņš man stāstīja par iespēju mācīties Dānijā. Un es domāju, jā, varbūt varētu. Un tad, protams, Dānijā izglītība ir bez maksas. Protams, dzīvošana tur ir ļoti dārga, bet, ja ir 14 stundas nedēļā darbiņš, tad var dabūt dāņu stipendiju un tiešām ļoti labi dzīvot. Kā students tiešām labi dzīvot Dānijā. Un tā kā man piedāvāja šeit Latvijā atkal sākt no pirmā kursa, un es nebiju gatava, tad es domāju, labi, pastīšos, kas tur tai Dānijā ir. Atradu programmu, kas man uzrunāja, un ļoti labi apstākļi sakrita, un jau augustā devos uz Dāniju mācīties. Un, tā kā tas bija pa lielu, tas bija apzināts lēmums, jauna pieredze. Man likās, ka man vajag kaut ko jaunu, jo man ir tā, ka ja es visu laiku vienā vietā kaut kur sēžu, man paliek garlaicīgi, tāpēc man vajag visu laiku kaut ko jaunu darīt. Un tajā mirklī Dānija tiešām bija kaut kas jauns, un es esmu ļoti pateicīga Dānijas pieredzei, par ko es arī varbūt pēc mirkļa arī vēl dalīšos, bet jā, tiešām aizbraucu ļoti apzināti uz Dāniju.
Bet, kad tu brauc, tu brauc ar domu palikt, ja brauc ar domu, ka tu brauc tikai izmācīsies un brauks apakaļ? Doma bija, izmācīties, protams, mācības 3,5 gadi. Protams, tur es no nulītes sāku, bet tur man bija likās daudz loģiskāk sākt no nulles mācīties, tā kā no pirmā kursa nekā Latvijā. Un es apzinājos, ka tie ir 3,5 gadi. Tajā mirklī es vēl nezināju, vai es gribu palikt vai braukt uzreiz atpakaļ. Bija dzirdēti dažādi pieredzes stāsti. Tad, kad jau biju, man liekas, kaut kādi 2,5 gadi jau Dānijā, tad tajā mirklī man likās, ka es labprāt vēl varētu palikties kādu mirkli, bet pēdējos mēnešos uznāca tik ļoti tāda liela vēlme būt atpakaļ mājās pie savējiem, tāpēc es arī uzreiz pēc tiem 3,5 gadiem arī atbraucu mājās. Jā. Tu esi šobrīd Tukumā, vai tu esi arī kopš dzimšanas tukumniece? Nē. Vai Tukums bija tāda vieta, ko tu izvēlējies pēc atbraukšanas? Es nezinu, tāpēc es tev prasu. Tas nav iestudēts jautājums. Nekas nav iestudēts. Nē, šo tu man neuzdevi. Jā, šo tu man iepriekš neuzdevi. Šeit nekas nav iestudēts. Man Tukumā neviena šeit nav. Pilnīgi. Mēs atbraucām uz Tukumu. Mums vispār neviena šeit pazīstama nav. Absolūti neviena cilvēka nav. Mēs te solo dzīvojam trietā. Es oriģināli esmu no Ogres. Esmu ogrēniete, dzimusi, augusi Ogrē. Kāpēc apmainīja pret Tukumu? Tas vainas Ogrē. Jā, atkal, kā jau es tev pirmīt minēju, kad nepatīk sēdēt uz vietas, gribas kaut ko jaunu, kaut ko izdarīt, un tajā mirklī, ka mēs domājam, kur mēs varētu dzīvot, jo tā, kad mēs atbraucām no Dānijas, sākās Covids, burtiski pēc 2 nedēļas vēlāk sākās Covids. Rīgā nodzīvojām gadu, pa lielam vispārībā Rīgu neizbaudījām. Es domāju, cik ilgi mēs te sēdēsim īrētā Rīgas dzīvoklī. Labāk kaut kas jāpērk nost, un tad bija piedāvājums Tukumā. Mēs nopirkām Izsolē dzīvokli. Tā kā vēl viens interesants stāsts. Izsolē nopirkām dzīvokli, tātad pa krietni mazāk naudas summiņu nekā, ja mēs pirktu jau gatavu dzīvokli, kurā var dzīvot. Un tā kā negribējās tā kā savās māju pilsētās dzīvot, gribējās atkal kaut ko jaunu. Tāpat kā Dānijā uzsākt kaut ko jaunu, tad uzsāksim kaut ko jaunu Tukumā. Un tā arī mēs šeit nonācām. Šobrīd es neteikšu, ka es nevienu nepazīstu. Man liekas, pusi no pilsētas pazīst jau. Tas normāli. Jā. Jo jau tu kādu laiku esi Tukumā. 4 gadi jau. Bet arī studija tev ir, ne tikai dzīvoklis. Jā, tieši tā. Studija man ir 2 gadi. Es esmu labi, kā saka. Bet kā tad, Tukums, tā ir mazpilsēta, lielākā daļa cilvēks ar visu biznesu, teiksim tāds nopietnas biznesu koncentrējās Rīgā, ja. Daļai es piekrītu, daļai tomēr nepiekrītu. Ja, un skatoties uz tevi, teiksim tā, kad es ar savām uzņēmēju acīm redzu milzu potenciālu un diezgan plašā, iespēja plaši un tā riktīgi atvēsties pat starptautiskā līmenī. Tā kā tas, kad mazpilsēta, tas nemaz nesaka, ka nevar nopietni sākt uzņēmēju darbību un kļūt par labu, krietnu uzņēmēju. Un galā, kur mēs dzīvē iepazināmies? Miljonāru vakariņās. Tieši tā. Uz to mēs arī orientējamies. Tā kā tas viss, un iesaku jums arī uz to orientēties, jo miljons nav cipars tavā bankas kontā. Miljons ir šeit. Tas ir tavā domāšanā, jo kamēr šeit nav miljons, tavā bankas kontā nekad miljons nebūs. Ja viņš arī ieklīdīs kaut kādā, teiksim, loterijas veidā vai kā, viņš tikpat viegli aizslīdēs.
Patiesi. Tā tas pasaulē notiek. Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā. Un man, piemēram, ir tāds uzskats, ka ir jāizvērtē laiks, kā tu viņu tērē. Ja? Vai nu tu viņu tērē strādājot, vai nezinu, ģenerējot idejas, vai tu tērē viņu ceļā. Un es sapratu, ka ceļā noteikti es laiku nevēlos savu tērēt. Tad man bija ļoti svarīgi, ka man darbs ir tur, kur es dzīvoju. Protams, tas nebija viegli pašā sākumā. Bet es esmu attīstījusies tā, ka man uz Rīgu vispār nav jābrauc, lai strādātu. Es strādāju šeit uz vietas primāri. Ja? Varbūt ir kaut kur izbraukumi, bet arī tie izbraukumi ir šeit 20 km rādījusā, teiksim, ap Tukumu. Tā kā man pat uz Rīgu vispār nav jābrauc. Ja man kādreiz kāds prasa, kad tu brauks uz Rīgu, jāplāno darba darīšanās, baigi nebraukšu. Bet ciemos var gan atbraukt, Tā kā paciemoties var atbraukt. Paciemoties, jā, bet strādāt uz Rīgu? Nezinu. Tā ir. Nē, šodien vairums biznesiem ir tādi apstākļi, kādi nekad nav bijuši. Ja? Pasaule ir viena klikšķa attāluma. Tā kā, ir, protams, ar fotogrāfiju tas ir tāds moments, kad, no vienas puses, tas nevar būt tikai kaut kāds online pasākums. Tur ir fiziskā klātbūtne, fiziskā studija, fiziskās šīs lietas. Taču vispārējais, tur nav problēmas. Tu mācījusies mārketingu, nezinu, cik tu viņu labu savā galvā esi attīstījusi. Tāpat neesi nezinīts reklāmas ziņā, tā kā tev šīm lietām jābūt skaidrām, par kurām es runāju. Tāpēc, forši. Un nedomājiet, mīļie cilvēki, paskatieties, kad, ja jūs sēžat kaut kādā ogrē vai varakļānos vai pampāļos, ka jūs nevarat turpat uz vietas sākt jebkādu biznesu. Un pie kam to darīt veiksmīgi. Jā. Jo, kā jau es teicu, piemēram, es negribu braukt uz Rīgu, bet ir jau arī daudz, piemēram, vietēji, ražotāji, ka te ir ļoti daudz īstenībā amatnieki. Tas nozīmē, ka es viņiem uzreiz atviegloju šo procesu, lai viņiem nav jābrauc uz Rīgu, jātērē nauda ceļā, laiks ceļā. Tas nozīmē, ka viņi var nākt arī pie manis fotografēties, un mums ir ļoti daudz veiksmīgi projekti bijuši ar to, kad viņi nāk, izmanto manus pakalpojumus, jo es atrodos šeit uz vietas. Attiecīgi, es uzreiz noņemu 3 stundas ceļā, kas būtu jāpavada turp apakaļ vai ne. Vēl dažādi citi servisi, nezinu, tur vizāžists vai tur stilists. Ja? Tas viss man ir šeit uz vietas, un tādā veidā es arī meklēju tās sadarbības, lai nekur nav jābrauc. Mēs to visu, ko tu varētu Rīgā realizēt, mēs varam realizēt šeit Tukumā, un konstanti es visu laiku papildinu aprīkojumu šeit, gaismas, arī, jo es domāju par to, ka, varbūt tev nav tik daudz budžeta, lai atļautos fotografu noīrēt, produktu fotosesiju, bet mūsdienās ļoti daudz paliek populāra fotografija ar telefonu, tad tas nozīmē, man ir daudz jau aprīkojumu šeit, lai arī cilvēki varētu nākt un fotografēt, teiksim, savus produktus, arī izmantojot telefonu. Arī taisu pamācības, piemēram, kā izmantot gaismas, lai vienkārši parasts uzņēmējs varētu nākt šeit un brīvi darboties telpā. Tā kā mēģinu šo iespēju mazliet vairāk attīstīt, tīri dēļ tā, ka
ļoti daudz domā, ka fotogrāfi ir dārgi, studiju īre ir dārga, man tās gaismas nav, tās noteikti arī ir dārgas, ja? Bet es dodu iespēju, kad visi var nākt un izmantot šo pakalpojumu. Jā, domāt par to laiku, mums nav jāpavada laiks ceļā. Mēs labāk varētu to laiku ceļā pavadīt, kad mēs braucam atpūsties, nevis darba darīšanās. Tieši tā, jo dzīve nesastāv tikai no darīt un darīt un darīt. Ir jāatpūšās un reizēm pat jāieplāno sev mirkļi nekā nedarīšanai. Jā, patiesi. Tas Jā. nekā nedarīšana, tas nav blenšana griestos, jā, un nekā nedomāšana. Tādā stāvoklī cilvēks vispār nevar neko nedomāt. Viņš vienmēr kaut ko domās. Bet nekā nedarīšanas brīdis, tas ir tāds brīdis, kad tev nekas nav un tu ķer tās sajūtas, kas ir tieši tanī brīdī. Un gribi uzvāri tēju, gribi aizej uz veikalu, gribi apgulies, gribi paņemt grāmatu, vienalga ko. Ja? Bet nekā speciāli. Viss pēc sajūtām, tikai pēc sajūtām. Yes. Tie ir brīži, kas stiprina un dod enerģiju. Patiesi. Jo zinu, ka daudzi uzņēmēji sadeg tieši tāpēc, kad dara. Jā. Ja tu cel roku, varbūt tu vari precizēt, kā pastāstīt, kā tu sastapies ar šo te mirkli, kad? Jā, man pagājušajā rudenī bija ļoti, ļoti smaga izdegšana. Es teiksim tā, es vēl joprojām atkopjos no tā, bet jūtu, ka atkal jau ir viss pa daudz. Drīz būs atvaļinājums un tagad vienkārši gribu pabeigt visu, lai es varu mierīgi sirdi doties atvaļinājumā. Bet jā, pagājušajā rudenī izdegu. Ceļš līdz tam, kur es esmu šobrīd, ir tā, kad es sāku šeit, kā jūs teicat, lokāli Tukumā, man neviena nav. Tas nozīmē, man nav viena klienta, neviens nezina, ka es fotografēju vispār. Ja? Tad posms bija tāds, tu lēnām kustini, ja, tātad savus sociālos tīklus. Tur viena sesija, otra sesija, iepazīsties ar vienu cilvēku, otru cilvēku, kaut kā tā. Un, protams, sākuma posms tāds lēns, gauss, man jau vairākas reizes bija tāds, priekš kā es šito daru, te neviena klienta nav un tādā veidā, vai ne? Bet tas ir pilnīgi normāli. Līdz brīdim, kad tie klienti sāk parādīties. Un tad viņi parādās tik daudz, ka tu vienkārši viens pats vairs netiec galā. Tāpēc tā sajūta, ka, piemēram, Tukumā taču ir tik daudz fotogrāfiju un tāds, ka mums visiem bez maz vai darba nepietiek. Mums pietiek darba un daudz darba, tīpaši aktīvajā sezonā, vai ne? Un tad, jā, pagājušajā rudenī man bija tik ārprātīgi daudz darba, Ziemassvētku fotosesijas, vēl daudz dažādi citi projekti, jo es nevaru strādāt pie viena projekta, man vajag vairākus projektus. Un tā kā tas svētku laiks nāk, un jā, tad citreiz kaut kāda komunikācija pazūd, tad pēkšņi klients raksta, man vajag jau tūlīt un tagad. Un tad tu saproti, ok, man tagad ir jāprioritizē tas klients, kuram vajag tūlīt un tagad. Tad tur viena fotosesija iekavējas. Un tad tāds nebeidzamais tāds ritenis man bija, ka vienkārši es vairs neizturēju. Es vakaros raudāju, es gāju izkliegties, jo es sapratu, ka man vajag vienkārši kaut ko izlaist ārā un ar asarām nepietiek. Un, jā, un tas man tiešām bija ļoti, ļoti smags posms. Es vispārībā baigi neko sociālajos tīklos neliku, jo vienkārši man vairs nebija spēku un enerģijas neko darīt. Es gribēju pabeigt darbiņus un miers. Kā jau es teicu, tas viss posms, man tāds atkopšanās posms vēl turpinās. Un es vēl joprojām jūtu, kad ir daudz par daudz, jo fotosesijā man nāk klienti, man ar viņiem jārunā, jābūt foršai, pozitīvai un priecīgai. Un, teiksim, ja varbūt man tajā mirklī pašai ir tādas
sliktas sajūtas, jā, tad es varbūt uzlieku to masku, un tas man prasa divu tik vairāk enerģijas strādāt, piemēram, ar to klientu. Es jau nevaru izrādīt savas neapmierinātās emocijas, ka varbūt man tur, nezinu, kaut kas sāp un ir slikti. Un tas patiesi ir prasījis tik daudz enerģijas, kad man pat bija dzimšanas diena, ka es sapratu, ka es viņu vienkārši gribu pavadīt viena pati, bez neviena cilvēka. Vienkārši viena pati klusumā, mieriņā, paņēmu sev meditāciju, pildīju pirmo reizi aizlidoju meditācijas laikā kaut kur kosmosā, bija tik fantastiskas sajūtas. Un tā kā tas posms, es jūtu, kad vienkārši ir daudz par daudz. Un tagad jau, kad īstenībā tas posms, kad es izdomāju, ka es gribu viena pati būt, teiksim, savā dzimšanas dienā viena pati, tas bija gluži nesen, un es jūtu, ka tā sajūta, ka tu esi viens, ir reāli vajadzīga. Tieši tas, ko tu minēji, kā atslēgties no darba, neko nedarīt, tas ir tik ļoti vajadzīgs. Bet ja tu visu laiku esi vienkārši tādā ritenī, ka tu dari vienu darbu, viens darbs pabeigts, ķeramies pie nākamā, un tu jau saproti, ir 9 vakarā, kad tu gulēsi. tā kā jā, to balansu atrast. Tā kā es vēl esmu tādā ceļa posmā, lai es iemācītos, kā atrast šo balansu, lai es atkal neizdegu, jo es jau jūtu, man jau sarkanie karogi jau klaudz pie durvīm, kad, klausies, bišķiņ jāpiebremzē. Man teiksim, ir ļoti daudz, jā. Man ir ļoti daudz manā dzīvē šobrīd, teiksim tā, ka katram kočam arī ir savs kočs, jā. Es arī dabūju ņemt coaching sesiju, lai palīdz sakārtot. Jā. Principā paskatīties, iedevu skatienu no malas un baigi forši. Es saliku savas prioritātes, kaut kādas lietas atliku uz vēlāku, neko neatliku tā globāli, bet nofokusējos uz vienu virzienu un tā arī eju tālāk. Laika mazāk nepalika, bet sirds palika mierīgāk. Un visa pārliecība par to, ka es daru, viss notiek, jā. Vakar arī, es vienkārši pēkšņi paskatījos bāc, bet ir jau 1:30 naktī. Es, protams, slēdzu ārā datoru, metu visam mieru un man 5 jāceļās, jā. Es katru rītu ceļos 5. Tas ir, es esmu 5 AM klubiņā, ja? Yeah. Tagad ir populāra grāmata, ir iznākusi latviešu valodā, un tad visur čauks par 5 no rīta klubiņu. Ko es varu pateikt, tas ir zelta vērts. Tas ir. Es neesmu to grāmatu lasījis, bet es jau cik gadus zinu, ka tas ir vienkārši miljons, pie kam es lielāko dzīves daļu nodzīvoju gan režīmā, gan ar pilnīgu pārliecību, ka es esmu pūci. Un trāpīju vienā tādā projektā, kā pie savu ukraiņu mentoru, tā arī multimiljonāru, un pie Nesterenko Arķomu, un tādā izaicinājuma efektivitātes čempionāts bija tāds pasākums viņam starptautisks, un, tad es tā kā bišķi lauzu sevi, jo mums jau bija ne tikai tas, ka bija 5 jāceļās, jo līdz 6:00 no rītā bija jau jānodod kopējā grupā mājasdarbs. Ja, un katru dienu bija izaicinājumi, vienkārši izaicinājumi. Ja, tad tanī dienā, tanī vakarā tu izpildi izaicinājumu, un tad jau tu ej gulēt, un esi nogurs un celies 5:00 no rīta, taisi atskaiti, liec bildes, liec vienalga, ko liec apliecinājumu, ka to tu esi izdarījis, un visu, un 6:00 jābūt. Super. Un tur bija tāds noteikums, kad, ko es uzskatu, ka laba sistēma, ja? Mēs bijām tā kā komandās dalīti, ja? Un man bija komandas biedrene, ļoti jauka biedrene, viņa krieviski runājoša, bet dzīvo jau
sen Itālijā viņai vīrs itāls un bērneļi itāļi, ja, tur tā, es ar visu ģimeni sapazinos. Šitā. Nu, es tad viņu piečakarēt nevaru, un ja es kaut ko neizpildu, cieši viņa. Ja, ja viņa kaut ko neizpildu, cieši es, ja, un mēs tā, mēs centāmies viens, kā saka, pret otru būt godīgi un izpalīdzēt, un jā. Tas ir labs bīdītājs, teiksim, ja taisi kādreiz kaut kādas apmācības, tas vispār labi. Taisi iedod kaut kādu balviņu, ja, izdomā kaut kādu, finālu balvu, konfektu kaut kādu, tādu nopietnu. Un skaliec pa pāriem vai pa 3 cilvēkiem, jautājums, cik daudz, ja. Un vai tā var dabūt daudz efektīvāku izaugsmi cilvēkiem. Tas spiež cilvēks darīt, un arī mūs tā spieda darīt, un es saku, un 2 nedēļas apmēram, un jau 3. nedēļā es vienkārši, es jūtu, kā no rīta galva strādā, un es pēkšņi sapratu savu meitu, es nevarēju saprast, viņa atnāk no skolas, es saku, jāizmācās, viņa met grāmatas pa gaisu, viņa saka, nemācīšos, celšos agri no rīta, es saku, neticu. Nē, es celšos agri no rīta, viņa stundu pasēž pie grāmatām un iet uz skolu izmācījusies, iztaisīs mājas darbs, ceļās agrāk. Tād, kad es iekāpu šinī te 5 no rīta klubiņā, ja, es sapratu, kāds zelts ir rītam mutē, ja. Galva strādā super, un es sapratu, kā viņa stundas laikā varēja izmācīt. Es pilnīgi sapratu, jo tas ir, mēs neesam tādā ziņā, mēs esam sašķiroti pēc mūsu ieradumu pazīmēm, ja? Bet, ja skatās bioloģiski, mēs visi esam bioloģiski tā, ka mums ir tās rīta stundas, tās pašas labākās, ja? Un, jā, kādreiz arī par to iebradīsim dziļāk kādā savā laivā, par to, kurās stundās, kas ir forši darīt, ja, to ir labi zināt, lai nemocītos, teiksim, kaut kādās vakar stundās kaut ko apgūt vai vēl kaut ko, ka tas ir pavisam neproduktīvi. Ja. Jā. Patiesi, jā. Ļoti intriģējoši, jo es arī, man liekas, esmu 100% pūce. Tu par sevi vienkārši tā domā. Jā, man ar tā liekas. Man tā bija tāds pieredums, un zinu, ko es pēc tam secināju? Es atšifrēju, kāpēc izveidojās man šis paradums. Tāpēc, ka vakarā bērns jau bija aizmidzis. Tas ir, kad jau bija bērns, tas vispār labi strādāja, ja? Un es varu ķerties pie saviem darbiem. Jā. Un vēl visāds, un tā jau no pašas bērnības, kad visi ir aizgājuši gulēt, es beidzot varu zem spilvena ar lampu palasīt grāmatu. Jā, klusumā un mieriņā. Klusumā un mieriņā, jā. Tā kā tas vienkārši bija izstrādājies paradums. Redz, ko mums Lāsma raksta. Jā, rīt stundas ir pašas labākās. Es ceļošu 4:30, un tas ir labākais laiks sev. Var ļoti daudz izdarīt. Pilnīgi piekrīt. Super. Tā tas ir, un es varu, kā saka, ar savām čutņi asinīm apliecināt, ka tā tas ir. Tas strādā. Protams, tas ir paradumu maiņa, nebūs tā, ka būs tas viens brīdis, kad būs nekomfortabli un grūti. Tas ir jāizkāp no komforta krēsla. Vai cik tev ērts tavs režisora krēsls? Bišķiņ no viņa jāizkāp. Jā, pilnībā piekrītu, jā. Tas režisora krēsls tev vēl no video? No nē, šis ir jauns. Nē.
Nē, prātā es domāju, kāpēc, pričam te fotogrāfam režisoru krēsls, tas jau vairāk filmu industrijai. Kaut kas jā, tas vēl tad domās, režisoru krēsls man vēl ir no tiem laikiem patiesi, jā. Tā kā nav viss vēl galīgi arī par kino zūdis, kas zinu, varbūt pēkšņi tavā dzīvē ienāks brīdis, kad varēs radīt filmetrāžas filmu un būt režisors. Jā, viss var notikt īpaši tādos tempos un ar tādām trakām idejām, kā es to daru. Viss ir iespējams. Es pilnībā tam pat ticu, jā. Tas ir labi, jo ticība tas ir vēl viena lieta. Ticēt tam, kad var izdoties ticība. Ja cilvēkam ir ticība, tad ļoti iespējams. Viss ir ļoti iespējams. Viss, kam tu tici, ir iespējams. Jā, patiesi. Tas nav tikai uz zani, tas ir uz jums, skatītāji. Viss ir iespējams, kam tu spēj noticēt. Svarīgi ir noticēt. Jā, patiesi sev noticēt. Jā, rekur mans piemērs, kad es, kā jau es minēju, es Tukumā nevienu nepazīstu. Ir pagājuši 4 gadi, man jau 2 gadus ir fotostudija, man katru mēnesi man tiešām ir ko darīt. Ja pirmajā gadā man vēl bija tādi posmi, kad šomēnes klientu nebūs, ko tagad? Tad šobrīd ir tā, ka klienti ir, notiek fotosesijas. Ja tās nav fotosesijas, tad tie ir dizaina darbi. Tā kā viss patiesi notiek, ir jāprot sev pasniegt, pārliecināt, ka tu esi eksperts šajā jomā, šeit pat lokāli. Un ka varbūt nav nepieciešams braukt uz Rīgu meklēt ekspertus. Un tā kā man vēl ir joprojām arī, teiksim, sadarbība ar Dāniju, es vēl joprojām arī strādāju aģentūrā, Latviešu Dāņu aģentūrā, kur mēs taisam mājaslapas, un tur es palīdzu arī mājaslapas uzstādīt, tad, teiksim tā, man jau ir tāda viena kāja tajā Dānijā jau atpakaļ, un klientus arī mēģinu tajā pusē dabūt. Tā kā es redzu, ka arī fotogrāfija var būt eksportspējīga, un šobrīd man tā vīzija arī tāda ir, kad es gribētu daļu no saviem darbiem, teiksim, fotografēt ārzemju klientiem, nevis tikai vietējiem. Tā kā plāni ir lieli, un es sev patiesi ticu. Man arī ir izaicinājums šobrīd. Es vienkārši dzīve tā spieda, kad es iegādājos domēnu, un es arī nopirku hostingu. Un tagad ir jautājums, kā šīs lietas, kas ir kaut kādas lietas, kā dabūt uz to visu, un sāku iet cauri. Tur man liels palīgs mākslīgais intelekts. Tur es izmantoju mākslīgā intelekta asistentu palīdzību. Būtībā es izlobījos cauri, kā sataisīt subdomēnus. Mākslīgais intelekts man kodu uzģenerēs, kā un pateiks, kur viņu iekopēt. Tā kā, Jā, es uzskatu, ka mākslīgais intelekts ir laba lieta, ja viņu zina, kā izmantot, kā palīgu, kā asistentu, bet varbūt, kad mākslīgais intelekts, baigi, viņam nevajadzētu aizvietot konkrētas profesijas pārstāvjus. Ja es varbūt varu mazliet pieminēt par fotogrāfiju, mākslīgais intelekts un fotogrāfija. Ja mēs pieskārāmies tam, ja tev ir ko teikt. Super. Man bija situācija, Ziemassvētku balle, jāfotografē fotostūrītīra, un pagājušajā rudenī arī parādījās tāds trends Latvijā, kad ir tāda fotokaste, kur tu nobildējies, un tevi tur uztaisa par jebko. Par supermodeli ar apjomīgām acīm, par kosmonautu, par tur, nezinu, baroka princesi un tādā veidā. Tu vari būt jebkas. Labi, forši. Smieklīga aktivitāte pasākuma laikā.
Tad esmu es, kas stāv fotostūrītī, fotografē cilvēkus stūrītī, kādi viņi tur ir. Un, protams, pēc tam, kad es pati arī skatos uz tām bildēm, ko esmu uzņēmusi es un ko ir uzņēmis mākslīgais intelekts, ja? Ko viņš tur var uzņemt? Viņš vienkārši uzņem tavu seju un ieliek nereālā situācijā. Un pēc tam bija tādas diskusijas, kad, ka tur fotostūrītī es tajā bildē izskatos tur tāda, ja, tur nav labi, nezinu, tur kaut kas par lielu, kaut kas par mazu ir, kad viss slikti. Tad es saprotu, bet, tas, kas ir ar mākslīgo intelektu radīt bildi, tas neesi tu. Sanāk, ka tas ir nereāla situācija. Tevi ir ielikuši vienkārši kaut kādā, es nezinu, kā lai to nosauc, multeņu tēlā bez maz vai. Tas neesi īsti tu, tad kur paliek tā īstenība? Kad, teiksim, es kā fotogrāfs, es, piemēram, noķeru mirkli, kāds pasākumā ir atmosfēra, ja, kā tur cilvēki dejo, kā viņi smējās, priecājās, un kāda viņa realitātē ir. Nezinu, varbūt tev tur pa īsa kleitiņa ir, es viņu noknipsēšu to bildi, vai ne, dabūšu. Un tu atcerēsies, ka varbūt uz pasākums Ziemassvētku balli atnāca īsā kleitiņā, ja. Bet kamēr tas mākslīgais intelekts, viņš vienkārši uztaisa tādu spēli, uztaisa tevi nedabīgu, nereālu, tad tevi uz to mirkli iestājās tāds, cik es tagad skaists, un man tur 90, 60, 90 proporcijas, piemēram, ir, vai ne? Bet realitātē tu esi, tu esi nelaimīgs, un tev viss slikti ir, kaut gan uz to momentu tu tur biji super laimīgs, bet tas neesi tu. Un mans uzskats ir tāds, ka tev reālajā dzīvē ir jādara maksimāli pēc savām iespējām, lai savu dzīves kvalitāti uzlabotu, varbūt nomainīt garderobi, tāds viena maza lietiņa, vai ne? Tad jau sākās viss, kas atrodas šeit, ja? Un visi to samainīt, lai to arī, nezinu, ceļojumā uztais bildi un tu jūties priecīgs nevis tikai tajā momentā, ka tev mākslīgais intelekts uztaisīs tur baigi skaisto bildi. Tā kā tāda pēdējo pusgadu patiesi tādas pārdomas ir. Par mākslīgo intelektu. Ir sagadījies, ka es vakar pabeidzu padziļinātu kursu par mākslīgā intelekta iespējām. Tā kā mēs varam arī pakonsultēties par to. Es tagad zinu. Jā, es klausos. Tas bija tāds. Un pēdējais, ko pasniedzējs, kas dzīvo ar to, ja, varētu teikt, viens no labākajiem šeit Latvijā, kas ar to darbojās. Un kā viņš izteicās, ja, ka tikai tagad, pat pagājušā nedēļā, viņš šīs jaunās ziņas saņem katru rītu, kas notiek mākslīgā intelekta pasaulē. Ir parādījies rīks, kas tiešām var iztaisīt fotogrāfijas kvalitātes bildi ar cilvēku. Jo neviens šis rīks pārtaisot, pārmodelējot tavu seju vai ko, viņš to nevar izdarīt perfekti. Ja paskatās, teiksim, pavērsi bišķiņu lielākā izvērsumā pikselī un paskaties, kā tur acis sakoriģēts vai kā, tas neesi tu. Ja, tāpēc es kad es ģenerēju bildes, es kaut ko darbam reizēm ģenerēju ar mākslīgo intelektu, bet es neģenerēju cilvēku, konkrētu personu, ja. Ja tie ir varbūt kaut kādas personālijas, tad drīzāk multeņu tēli vai kaut kas tam līdzīgs. Cartoon, ja? Tēli, bet animēti tēli, bet ne dzīvi cilvēki, jo es uzskatu, ka visi šie rīki, viņi vienkārši to bildi kropļo. Pilnīgi piekrītu. Ļoti švakā izšķirt spējā to nevar varbūt manīt, bet
Bet, teiksim, mana acis to pamana. Jā. Vai mums ir jautājums no Kristīnas? Pastāst par savām nākotnes idejām. Es māņticīga, ja neesmu māņticīga. Drīkst stāstīt skaļi vai nedrīkst? Kādi tavi uzskati? Ja tev ir idejas, pirmais, vai drīkst publiski skaļi dalīties ar to? Kā tu uzskati? Jā un nē. Nē, jo varbūt, teiksim, man ir kaut kāda ideja, un ja es viņu pastāstu diezgan kur ir mana ideja, varbūt kāds viņu uzreiz paņem un var izveidot ātrāk, bet vai viņš izveidos tā, kā to es biju plānojis? Jā, tur tas. Tāpēc šis neiztur kritiku. Tā nav, tās ir iedomas. Nē, es nebaidos no ideju dalīšanās, jo tad, kad es padalos ar idejām, es dabonu atgrieznisko saiti uzreiz, vai izklausās loģiski ideja, vai nepārāk, vai vispārībā viņu saprot kāds. Un tajā mirklī, kad es stāstu, es pat pie sevis dzirdu skaļi, jo varbūt iepriekš es to ideju esmu likusi, nezinu, uz papīra vai domājusi domās, bet varbūt īsti neesmu izteikusi skaļi, un tad attiecīgi pasakot skaļi, tad ir tāds salieks pa plaukņiem. Nē, pagaid, tas ir muļķīgs virziens. Nē, es darīšu savādāk. Tā kā man patīk teikt skaļi idejas. Pastāst. Nākotnes idejas. Ja tev ticība neliedz, tad pastāst. Jā. Pagājušajā gadā sanāca realizēt vienu fotokursu, kurš diezgan, īstenībā pat divus, bija gan ar fotoaparātiem, gan ar mobiliem telefoniem. Un šogad gribās to turpināt, bet mazliet tādā lielākā, plašākā formātā, jo es saprotu to, ka es vairs nevaru sevi 100% atdot fotosesijā, ja man viņas visu laiku ir. Man vajag arī vēl kaut ko citu darīt, kas nav fiziski būt klāt fotosesijā. Un šobrīd es ar to cīnos, kad es jau esmu sapratis, ko es negribu fotografēt. Jā, beidzot, es jūtu, ka es esmu līdz tam nonākusi. Tas man prasīja tikai 10 gadus. Paldies! Un tad sanāk, ka es šobrīd esmu gatava jau vairāk atdot citiem. Kā jūs teicāt, pagājušajā gadā es jau sāku vienus tepat vietēji klātienes kursus. Es pasniedzu arī fotografiju bērniem skolā. Ar telefoniem mēs fotografējam. Un, tā kā teiksim, šīs pasniegšanas iemaņas man ir. Plus vēl es paralēli pasniedzu lietotāju dizainu. Online, tā kā arī online es zinu, kā to visu darīt, un tad tagad es gribu to apvienot, jau mācot fotografiju, bet arī kaut kādu mazu tādu hibrīdu modeli taisīt, kad ir tomēr tā praktiskā nodarbība, praktiskā klātienes tikšanās, jo tas ir vajadzīgs, jo es saprotu, ka tu nevari fotografiju online iemācīties, tev ir nepieciešama tā prakse, reāli būt ar kolēģiem kopā, aprunāties, pajautāt, ko šī poga dara. Un tāds man tāds liels projekts tagad plānojās. Un viens no lielajiem projektiem, man ir vēl viens projekts, kas man plānojas kopā ar Kristīnu. Mēs mēģinām izstrādāt šo. To gan es vēl tagad nestāstīšu, jo... Ja jūs mēģināt, viņi jau to zina. Jo viņi ir jautātāji.
Vai ne, es redzu, jā. Bet jā, kā jau es teicu, tad man ir ļoti svarīgi fotosesijā iepazīt cilvēku. Šobrīd īstenībā kaut kā pilnīgi sakrita tas, ka es sāku lasīt grāmatu, varbūt zināms nosaukums ir, negribu lamāties, bet tāds ir grāmatas nosaukums, saucās Surrounded by Idiots. Tā kā šo grāmatu lasu, lai nav tā, ka ir šī domāšana, bet lai es zinu, kas man cilvēks pretīm ir. Tā kā arī to lasu, kas ļoti labi, man liekas, sajies kopā ar manu plānoto projektu, kur es iepazīstu vairāk savus klientus, motivēju viņus un arī tādā coaching virzienā mazliet arī iešu. Tā kā ir ļoti forši satikties ar cilvēkiem, kuri jau ir darbojas kā coachi, es vismaz arī dzirdu, kā jūs runājat, kā jūs iedvesmojat, lai tad es arī varu ņemt šo par tādu mazu pamatiņu sev un arī savā nākotnes projektā ielikt arī iekšā. Nu jā, forši. Vai Zana tev atbildēja, Kristīna? Uzrakstu, vai viņa tev atbildēja? Tā varat rakstīt, varat jautāt, ņemat piezīmes, kas ar priekšzīmi no tiem, kas tā dara. Mēs esam atvērti uz atbildēt uz jautājumiem. Pareizi? Jā. Jo, mēs jau esam stundu ēterā. Mums ir būtiski. Jā, tik ātri laiks pagāja, ne? Maksimums 10 minūtes mums ir, lai pieturētos pie formāta. Jā. Tā kā jā. Tā kā, tālūk. Gaidām jautājumus ēterā. Es varbūt mazlietiņā izmantošu ēteru laiku. Iedvesmot, teiksim, arī tādus citus fotogrāfus, kas varbūt grib, teiksim, varbūt vairāk pievērsties fotogrāfijai, varbūt šī brīža esošais darbs jūs pilnībā 100% neapmierina jūsu vēlmes. Bet es gribu iedvesmot, kad patiesi ir jānotic sev. Jā, tas varbūt nebūs viegli uzreiz. Nebūs tā, ka es uztaisu Instagramā portfolio un tagad man pilns pieraksts līdz rudenim. Tā visdrīzāk, ka nebūs. Bet ir jāstrādā, jāliek savi darbi, jārāda, kādā virzienā tu fotografē. Patiesi tev ir jāsaprot, ko tu fotografē, jo visu fotografēt tu nevari. Šobrīd es esmu šobrīd tādā situācijā, kad es saprotu, kad ir konkrēts joms, ko es absolūti nevēlos bildēt, jo man ir tik ļoti grūti nodot šo materiālu. Jo visu laiku es skatos uz tām bildēm, man kaut kas neapmierina. Tāpēc es zinu jau virzienus, ar kuriem es vairāk nevēlos strādāt. Tā kā, jā, atrodam arī savu virzienu. Protams, ja jūs esat sākuma posmā un jums ir jāfotografē viss, lai vispār saprastu, kas jums patīk, jā, bet ko līdz tu saproti, ok, šis virziens man nepatīk, tad viss pārtrauc to bildēt un nevajag, lai nav tāda situācija, ka tev ir... ka tu jūties pēc tam pats ļoti slikti par to materiālu, ko tu nodod klientam. Un paldies, Irēna. Pazīstam, paldies. Un nebaidīties, patiesi nebaidīties. Varbūt uzrunāt kādu uzņēmumu, piemēram, kā es arī to daru, tad, kad runa par produktu fotografiju. Es nebaidos uzrunāt kompānijas, piedāvāt bezmaksas sesijas, vienkārši dabūn skaisti iepakots produktus.
Un man nu pat arī bija viena sesija, kur es dabūju produktus, un man, teiksim, nav jātērē simtiem eiro, lai dabūtu, teiksim, šos te luks produktus savās bildēs, bet man ir sadarbība. Es fotografēju, piemēram, viņus neattaisu šos produktus, un es viņus pēc tam nododu atpakaļ. Tas ir viens no veidiem, kā var, teiksim, pats savu portfolio audzēt, īpaši, ja gribās, piemēram, pamēģināt kaut ko jaunu, kaut kādas jaunas gaismas vai kaut kādu tehniku, kā bildēt, tad tas ir tiešām tāds veids, kā var to pamēģināt. Vai, piemēram, ja tie ir portreti, nezinu, tiešām paņem kaut kādas draudzenes vai uzrunā, piemēram, kādu modeli, īstenībā arī, kur tu vienkārši atkal sadarbības posmā, piedāvājot šo te bezmaksas sesiju, patrenējies un izmēģini kaut ko jaunu, tev būs portfolio, modelei būs bildes, un tu būsi kaut ko pamēģinājis jaunu, līdz tu nonāks līdz tam savam klientam, kur, teiksim, šo jauno iegūto zināšanu tu uzreiz jau vari likt lietā, un tad jau tu arī saņemsi atalgojumu par to. Tā kā jā, tas ir ceļš tiešām tāds ļoti liels attīstības ceļš. Es teikšu tā, es 10 gadus jau fotografēju, varbūt vairāk, laikam sanāk 10 gadi. Un es tagad varu teikt, ka es beidzot saprotu, ko es daru. Tas nenotika uzreiz. Ļoti daudz laika es pavadīju vienkārši tā mīņājājotos, nesaprotot, ko īsti es daru. It kā liekas ir labi, bet paskaties apakaļ, nē, laikam tas nebija īstais. Nu, tad tagad ir tiešām tāds, es saprotu, kas ir gaisma, kā es varu viņu regulēt, kā es viņu varu kontrolēt, kā dabūt šādu efektiņu, tādu efektiņu. Bet tas, ko es zinu, ir varbūt kaut kādi 10%, tie 90% vēl ir neatklāti, un es nevaru sagaidīt, kad es viņus atklāšu, atslēgšu nākamo līmeni un tiešām to visu audzēšu. Jo, ja ir kaut kāda pauze un tu apstājies, tad būtībā tu sāc diezgan jau no apakšas, no nulles, jo tev ir bijis pārāk liela pauze, tāpēc patiesi turpini darboties, attīstīties, pamēģini kaut ko jaunu, nesanāk, pamēģini vēlreiz, nesanāk, ok, labi, tas nav tev, tad ej nākamajā virzienā. Nebaidies riskēt, kļūdīties, es arī to esmu ļoti daudz darījis, tāpēc arī, tā kā man ir viss mārketinga fons ir, tad arī es nebaidos izlikt dažādus piedāvājumus. Šis strādā, super, nestrādā, ok, labi, nebūs. Šis piedāvājums nebūs. Būs nākamais, jā, un tiešām domāt radoši, pieiet tam visam, lai nav tā, ka tas tavs piedāvājums ir tāds pats kā citiem. Tev ir jāmeklē veids, kā tu vari izcelties. Viennozīmīgi tas, kā tu vari izcelties, ir ar savu personību. Tāpēc es, ko esmu pamanījusi pasākumos, kur es eju, bieži vien es esmu tā skaļākā, kas runā. Un ar to es izceļos ar savu enerģiju, ar savu smaidu, kā viss man saka. Tad atrast savu odziņu un, teiksim, tādā veidā arī savu servisu pārdot. Jo mūsdienās patiesi ir ļoti, ļoti svarīgi būt pašam, autentiskam, nebūt mākslīgā intelekta ģenerētām bildītēm, esi tu pats. Rādi sevi, kas ir kameras otrā pusē, jo arī klientam var norezonēt tas, kāds esi tu pats. Varbūt ne tik ļoti tavu darbu, bet tieši tavu personība. Ja? Protams, ja tavi darbi un tavu personība sajiet kopā, tad vienkārši ir magic. Tā kā patiesi nebaidies un esi atvērts fotogrāfam, patiesi ir jāprot runāt. Tā kā runā. Lasi izglītojošas grāmatas, kur mācīties, kā runāt ar cilvēkiem. Tā kā jā, tā ir tāda sfēra, ko vēl var ļoti, ļoti daudz attīstīt dažādos leņķos. Un es saku, uzņēmēja darbība nav raķešu zinātne, bet tas ir mūžīgs meklējumu, eksperimentu ceļš. Patiesi. Man ir 16 gadi uzņēmēja darbībā aiz muguras. Kādu brīdi nebija uzņēmējs, tagad akalēju uzņēmēja darbībā. Dzīve pavēršās dažādi. Es nekad neesmu nodarbojies ar lietām, kas man nepatīk. Bet savu dzīves aicinājumu es atradu, sapratu.
pēc 48 gadiem. Tā kā vienu rītu pamodos un sapratu, jā, tas ir tas, uz ko man jāiet. Jā, burvīgi. Un no tā brīža, kad es sapratu līdz tam brīdim, kad es sāku reāls soļus iet tanī, arī pagāja 6-7 gadi. Jā, patiesi, tas ceļš ir, tas nav tā, ka tas notiek tā uzreiz, nē, tas ir ilgs posms. Varbūt tu kaut kādu posmu būsi nepareizajā virzienā, bet to ir labi saprast, līdz tu nonāc tur, kur tev patīk būt. Galvenais ir pie pirmās neveiksmes neteikt, oi, tas nav priekš manis. Ko dara lielākā daļa cilvēku? Nē, nu kā, lielākā daļa cilvēku vispār saka, tas nav priekš manis, pat nepaprovējot. Ja? Tad ir no tiem, kas paprovē, lielākā daļa apstājās pie pirmām, varbūt ne pie pirmās neveiksmes, bet pie trešās točna. Ja? Jā, patiesi. Un tie cilvēki, kas ir dzīvē, kas sasniedz mērķus un realizē lietas, tie ir tie, kas nebaidās kļūdīties, nebaidās neveiksmes, mācās no neveiksmēm un iet tālāk. Cenšas atrast sevi, autentiskumu. Tajā es varu palīdzēt. Šobrīd viss ir pilns. Rītā jau tam kursam, par ko es te iepriekš biju runājis, ir iepazīšanās nodarbība. Un neaizmirstiet, mīļie, ja mani dzirdat. Tiekamies rītā, un viss notiek, un tad jau redzēs, kā mums ies, mēs ar to padalīsimies. Jā, es arī būšu pie tevis šajā bootcampā, tā kā ļoti interesanti. Šobrīd... Es varu pateikt, ka mums būs izcila kompānija. Super, burvīgi. Tā, lai skaudība rodās tiem, kas nenāk. Nekas nāks uz nākamo tavu uzsaucienu. Nākamais būs. Uz šādiem noteikumiem, kā ir šie, nekad vairs nebūs. Nu re, ko viņi būs izpalaiduši garām. Bet nav jau tā, ka viss palaists. Kā tur bija. Tas tā kā gluži neatiecās, bet man vienmēr ir teikuši tā, ka kopējs maksā 2 reizes. Jā, tā ir. Un es dzīvē pie tā esmu pieturējies, un es kaļu pārsvarā dzelzi, kamēr vēl karstu. Tā arī uz daudziem piedāvājumiem un viss. Vai nu ir, vai nav. Protams, dzīvē ir bijis. Es zinu, ka es esmu arī mārketinga cilvēks. Es zinu, ka tas nav pēdējais piedāvājums, lai arī raksta, ka viņš beidzās pēc 3 stundām. Es to zinu. Vai ne? Bet jebkurā gadījumā, iespējams, ka pēc tām 3 dienām tā būs pavisam cita cena. Ja es esmu gatavs maksāt citu cenu, tad es tur baigi neiespringstu. Ja? Galvenais ir rezultāts. Ja? Bet, jebkurā gadījumā, tāpēc es saku, šis bija šo 3 stundu piedāvājums, ja, tas ir beidzies, un nekad vairs nebūs. Tāds viņš vairs nekad nebūs. Tā, paldies tev par ciemošanos. Tiekamies rītā. Iepazīšanās nodarbībā. Paldies tiem, kas klausījās. Paldies tiem, kas komentēja. Paldies tiem, kas izteica atzinību. Mēs jūs mīlam. Domājiet plašāk, izkāpiet no kastes un esiet autentiski. Un, mākslīgais intelekts nekad neaizēnos cilvēku dvēseli. Atā!